Jau teicu, Amerikā mēs vinnējām M6 izsolē, M6 pelta kuģi uz Latviju. M6 ar formulas dzinēju mums būs 2007. gada īsts M6. Šis arī ir 6. sērijas BMW, kurš šobrīd izriek certifikāciju, un tas tiek likts trasē. Toļiks Drifts saka, ka mūsu M6 arī būtu jāliek driftā. Ierakst komentārā, vai M6 ir derīgs. Toļik, pasties, šitas 6. sērijas BMW ir driftā. Tad tu piedāvā mūsu M6 arī ielikt driftā? Jā. Kāpēc tu to gribi? Tāpēc, ka mēs esam trakiģeki, maigi sakot. Tātad mums pelt M6. Tā, un tagad mūsu tački iet. Tas būs kolosāli. Tas būs kolosāli? Formulas dzinēja un šāles tu mainīsi. O, tu mainīsi šāles pēc katras gonkas. Es tevi sapratu. Nē, mums ir jālūdzas, lai tas motors ir 4 gadi. 4 gadi, lai nobrauktu formulas dzinēju. Tu zini, kā ir formulā? Formulā Šumahers ar to motoru brauca 2003. gadā un mainīja pēc katriem 65 apļiem. Cik driftā bieži jāmaina? Cipar, ko mēs kam pajautām? Nu, pajautās tam M6, ka viņš atbildēs. Cik treniņiem šālas jāmaina? Labi, Toļik, davai es grāmatoju iešu, kā tevi pipelēs. Vai atvainojiet par šitīgi smagu vārdu, bet... Tu tikko teici, ka nedrīkst lamāt. Kādi lamu vārdi? Kristof, paņem pudeli. Tā, tas mums ir Oskars pilots, drifts. Nois, ja tu esi gatavs? Paņemam kādu lupatiņu, te noslauku kaut ko. Tā, noslaukam. Ņemam lupatiņu, kur lupatiņa? Dod savu kakla šito te aprocinu, nav variantu. Nu, prasa lupatiņu, nu. Nu, riktīgāk, centīgāk. Malacis. O, tā, tehniskā komisija mums. Aha, okei. Kaut kādu uzlīmīti ir. Čekojam, tātad boltīši, stiprinājumi. M8, kas tur bija 8,8. Cietības, stiprības. Šveicis siers, ne? Šveicis Tev siers. neliekas, ka viņš ir baigais šveicis siers? Ot, nezinu, Toļik Drift. Šveicis sieru apskat. Jā, tas iedod. Vienkārši pasakot līdzi, lai kaut kādā brīdī nesāk kaut kur padot. Jā. Davai mēs uzliksim ar šitām te ar gravēm virsū, moš, ne labāk? Nē, es vienkārši te uzliku. Platāku šaibu. Es šitiem te uzliku platāku šaibu, lai nevar norauties, ja? Šo Ja tu pasties, cik te gaļas ir. Tā Gaļa gaļa nav necik. Ja tu Uz uztaisīs uz tādu trim. smuku, Jā. 4-stūrītu plakstiņu, no alumīnija uztais, lai viņi vienkārši vieglāk būtu, ja? Alumīnija, saprat, bet savādāk liekas svars precīzi. Var arī dzelzs smuku, var nocinkot, var nokrāsot, ja? Uz trim, ja? Jā. Un izpust. Tu rakstis, Toļik, savā bībelē. Tā, labi, bēnces ir. Tā tās jostas tagad jāčiko ir. Tā jau, Kas ar jostām? Jaunām jābūt, jā, es ir jaun. Jostas nullītas, beņķis, okei. Tā, trubas, vēl trubas, mums visvairāk. Kā saka, pats krāsoja. Nu, es tagad skatīšos, kā mašīnu jābūt. Licenze vajag, Toļik. Šits bļauj pēc... Tu jau ir licenci. Oi, tas tā pa paraudīt. Starp sēdekļiem, tur kaut kāda paraudīt. Kaut kāda esot pornuha. Šitā kungi ir reāli paraudīt. Pornuha, saprat? Šitā ir pornuha. Pornuha. Ot šitais te. Tu taču, Toļik, nofilmēji, kā ir pareizi. Pīzdā, atrāva nost ar visām kiškām. Kas tev ir skaidrs? Jūs pēc noteikumiem viņš nav vajadzīgs. Nu tad rauj ātrāk ārā līdz galam. Denčik, tavs darbs. Ej, ņem ārā. Izkomplektē tačku ātrāk. Tas ir jādara Denčikam, ne tev. Atdod Denčikam balonu. Toļik. Nu es tak, un to es vakar runāju. Jūs man pretojāties. Nē. Es teicu, ka viņš aizlidos. Cik trases malā ir tiesneši. Katram tiesnesim, katrā punktā ir ugunsdzēšamais. Pirmkārtām, viņš zinās, ko ar to balonu darīt? Tieši tā, nezināšu. Saprat? Viņš būs apjukumā un Dotajā brīdī viņš sanāca, tas balons vairāk nedrošina radīja. Jā, točni, ja viņam, es teicu, ja viņam izšķīstu gals, viss salons būtu tajos pelnos.
Tātad, ko mēs šeit redzam? Tātad, maģisko burtu AGM šeit nav. AGM nav. Skatāmies, Toļik. AGM nav. Tātad, ko es redzu? Tur ir caurums uz salonu, tur ir caurums uz salonu, tur ir caurums uz salonu, tur ir caurums uz salonu. Tātad, viss principā ir salonā. Tātad, Rekus, paskaties te, visu, kur gaisa spīd cauri, jā? Tas viss tev jāizlīmē cienu. Kurs jāizlīmē? Viss ugunsiena, viss caurumu Viss jāizlīmē caurumu, labi. Nu, nē. No kāds? Normāli. Kāds? Nu, jā. Nu, labi, davai. Skaties, ir pavisam viens vienkārši risinājums. No. Iebrauc depo. Depo ir tāda alumīnija folija lenta nopērkā, maksā 10 eiro. Un no viņas tu izgriez kādas tev formas vajag. Man pat mājā ir tāda. Ir man folija lenta. Tur apakšējo visu. Ar breiklīnerīti bišķi uzbrauc putekļus nos. Un aizlīmē ciet. Aparāķi par to stiprinājumu. Nu, tagad mēs sāksim. Tātad kā viņš ir pieskrūvēts ar skrūvi kā no rūpnīcas, jā. Un tur to skavu lejā, un otrā pusē arī ir vieta, kur otrā pusē viņš ieiet, tā kā čik iekšā. Tur apakšā divi tā. Nē. Tātad šito tu man sūtīji, jūs pieskrūvējāt jā, skrūvēm cauri, jā. Cauri jūs pieskrūvējāt tur cauri, jā. Bet šī te parodija dotajā brīdī turās uz kaut kādu čigānu metinājumu. Čigānu metinājums. Kurš metinājums? Kurš var pārbaudīt, cik viņš ir izturīgs? Nē, labāk nevajag. Neviens nevar pārbaudīt. Respektīvi, ja tu gribi atstāt šādu te konstrukciju, ka tu ar šito viņu piespied, tu šito te sūdu vienkārši nozāģē nost. Kur ir Denčiks? Caur grīdi. Denčiks, saprati tavs metinājums? Tiek izlaista špilka. Izlaista špilka. Klausies, pietupies. Par to skrūvi viņš stāsta. Laikam sataisīt siksnu, ne? Nē, siksnu nedara. Tāpatās viņai ir jābūt caur kuzavu. Tāpēc neviens nevar pārbaudīt metinājumu. Caur kuzavu vajag, lai būtu. Saprat, Denčik? Vienkārši. Te izlaidīs špilku, pieskrūvēs pie kuzava normāli pusēm. Tad uz tā špilku uzsēdināt šito var uzgriezt pieskrūvēs visu. Tā, ok. Tad jums teicu, sportā metinājums. Metinājums nav nomērāms, jā. Tā, labi, tā varam pataisīt ciet. Bremzes spied. Kā jūs riepas visināt? Bagāžniekā, ne bagāžniekā? Ja piekabē... Aizdedz ieslēdz. Ir bremzes. Nē, nu... Mašīnā. Nu, nē, cenšamies nemest. Jo tāpēc, ka tie, kas vizina bagāžniekā, tie vienmēr sačkarē šito te visu. Jā, nē, cenšamies. Nē, cenšamies tīrs, lai ir viņi. Jā, aizsargplēvi ir virsū. Cārspiedīgi, jā. Špīgels jau pazud, jā? Špīgels jau pazud, jā. Bet viņš var nebūt, jā? Raujam vaļā stāvu. Raujam vaļā haubi. Viņam jābūt. Ir jābūt. Špīgeli jābūt, tu teici pēc izvēles reglamentā rakstīts. Akal piepļūtīja. Tev mašīna atbilst, jābūt atbilstošai CSDD, izņemot tur kaut kāds 5 punktus, kas ir rocene un tāds atrunātas lietas. Visam ir jābūt līdz. Tālāk. Ir iekšā šitas te ūdens ar to piedevu. Toļik parāda piedevu. Jā, ok. Tur visi vēršanās, tas visi vietā, te jau nekas nav sačakarāts. Uz pirmo gongu braucot, pirmā kārtām ir jābūt normālam paskatām. Dzirdēji? Tas ir pirmā kārtām. Jābūt sataisītam. Tie kolkoznieki, ka šīs skrūvas izmanto tos uz strojku sūtam projām. Uz strojku šitās daloja, un Toļiks par viņām norunāja, un vienalga viņas palika bamperī. Toļik? Tā tad ir vītņu kniedes, un parastās kniedes. Varēs noskatīties onlainā vidos, neuztraucies. Nu, sataisītam normāli, bļed, ne tāda huiņa, nu, es jau teicu sākumā. Noņemt vispār no svagiem, jā? Nu, kā nevar noņemt? Nu, nē, nu. Noņemt, bet tā mašīna tak izskatīsies pēc uroda, bļed, nu. Nu, kā tev patīk? Man tā liekas, Nu, kroč viss, ka pagaidām, ja? Nu, vai tu ar normālu smuku buferu konsoru kaut ko jautāt? Jā, ar šitā te sagraustu krabis. Kur priekšā restas nav, viss tukšs. Tā ir tā vizītkārta braucēja. Ponī vai neponī? Pilots! Tu pasties uz to vizītkarti savu. Tavu vizītkarti. No tāda pie mazajām var braukt?
Pie čiksītēm var šitā braukt? Uzgriez Reinim, lai Reinis atbrauc. Mani ātri Kārlis atbrauc ar RS6. Ātri Reini pie manīm, fiksi zvani. Labi, uzzvani tu Reinim ātri, lai Reinis atbrauc. Jūs varat te atbrauc, mani aizved pie Kārļa. Mani pie Kārļa. Jā. Hans un Ķivere, kur? Oskar, Hans un Ķivere, kur? Nes Ķiveri, Oskar. Pagai, ko tu man tagad jautāji? Ja mēs liekam sporta sēdekli un Ja tu liekam liec sporta sēdekli, tu sporta sēdekli var ielikt pirmā kārtām, ja tev ir pusrāmis tev ir, sporta sēdekli tu ieliki. Tātad, ja tev ir pusrāmis un sporta sēdeklis, tātad tev ir 6 punktu jostas un Hans. 4 punktu jostas. Bez Hansa nevar braukt. Šīs tev ir 6 punktu jostas. Kur Hans? 4 punktu jostas ar šitādu beņķu nevar braukt, ar šitādu beņķu tu brauc ar 6 punktu jostām un ar Hans tikai. Bez variantiem, jums citu variantu nav. Kur ir Hans? Parādi Hansu savu. Tas nav Hans, un Ķiver arī neatbilstoši tieši Hans. Krači izskatās, ka Modriksam vēl ieberziens uz pāris pakām. Nevis uz pāris, bet 600-700. 600-700 eiro atkal, bļē, Tev vajag Hans un Ķiver. Labi, davai. Un balku vēl vēlams. Ok, skaidrs. Reini, jūs dabujāt uz šeien, ne? Joņ, Reini, dabuj uz šeien. Nu labi, tā ir kaut kāds papīrīts. Tūlīt būs teksta veidā, viss iekšā, to mēs varēsim visu izanalizēt mierīgi, pīpējot vakarā pirtītē Latgalē. Nu tauta tātad sapratāt nedaudz neliels intro par to, kurš grib piedalīties driftā, tātad kas ir kā. Viss ir strikti, čotka un, bez variantiem, visam ir jābūt čotka. Tagad mums Dainis saraksta visus tos momentus, bet to mēs sapratām. Labāk pieraksti, davai labāk pieraksti. Esam tie, kas vismaz kā būsim, pirmrindnieki. Centīsimies. Krači, teiksim tā, izņem mūs riktīgi. Mēs gribam, jo Toļiks to arī prasīja. Braucam, kā ir. Krači, tātad uz pirmo posmu braucot, mēs tur uzliekam paplāksnes. Aķiem stiprinājumam, tur piemtināt uzgriez noņemam nost no apaks, uzliekam špiļku. Tad caur špiļku augšējā kāju stiprinām pievelkam klāt. Un pilotam tātad ir normāla ķivere, kas ir ar Hans stiprinājumiem plus Hans. Ja Fāteris bagāts var hibrīdu nopirkt, tas labāk strādā arī uz sāles. Mēs jau Fāterīti izģērbām ļoti. Pagaidi, es rakstu tūlīt ģereuņā savu maisu ārā. Tur vēl ir kaut kas Šīs siksnas Hansam. Davai parakstat. Kurš raksta? Fāteris Fāteris raksta. Davai. Street legal. Čotkīs. Ir. Šitā grāmatiņa vienmēr līdz uz tehnisko tikai ar grāmatiņu braucam. Uz zelta vērtē. Lūdzu, Toļik, es tev izsniedzu. Jau finish, thanks. Tā kā visiem, lai veicās.